Paskatīsimies, kā iet mēs ar Barbaras skudrām. Vien iekšā vāc sēklas. Šeit viņam ir visas sēklas, ko es viņam esmu iedevusi, bet šeit izskatās, ka viņas jau taisa kādu savu izgāstuvu saucamo atkritumi. Un kas notiek iekšā trubiņā? Mēģinē, kur viņas dzīvo. Kā nav asums kamerai. Redz, ka ir māte, karaliene saucamā. Un ir jau redz oliņas diezgan daudz. Un arī viena kūniņa redzam jau lielāk jau. Un savākuši diezgan daudz krājumus. Sākotnēji es viņas turēju dažādos. Tā ūdens ar mums vēl ir. Aiztaisīsim ciet, lai viņas nebaidās. Sākotnēji es viņas turēju dažādos šajos te formikārijos. Bet nezinu kādēļ viņām diezgan samazinājās skaits un daudz sapņi ir arī šeit iekšā redzams. Ka ir viena jau mirusi skudra. Tāpēc es viņas beigās arī pārliku atkal mēģinē atpakaļ. Un te viņas redz atkal sāk attīstīties, jo tad, kad viņas bija iekšā tajā formikārijā, vai nu tādēļ, ka viņas bija maza, vai kas, bet viņām laikam bija kaut kāds stress. Viņas vienkārši apmira diezgan daudz. Šeit viņas jūtās labāk, un šeit pat sāk atkal olas dēt. Tā kā cerams, ka drīz savairosies, un tad atkal varēsim kaut kur pārlikt citur. Bet, sākotnēji izskatās, ka būs jāliek vēl kādā mēģinē no sākumā jāpārliek. Otru daļu uztaisīsim, pastīsimies, kā iet manām komponatus auritrīvis, vai kā viņas sauc. Nezinu, būs laikam jāuzrakst tas nosaukums, lai var atcerēties. Šīs man aug formikārijā, viņas ir it kā ļoti maz pēc skaita, bet viņas ir drošākas. Redziet, viena pat ir, nezinu, kāpēc viņa dzīvojas iekšā par šo te tā saucamo šprici, ko es uztaisīju kā ūdens trauku viņām, kur viņas var padzerties. Es nezinu, kādēļ viņai tur patīk, bet viņi tur tā dzīvojās. Tā medus ir, bet tas ir vecais, to es šodien nomainīšu. Un tad paskatīsimies, kas notiek viņām iekšā tā ligzdā. Tā. Sākumā, lai nebaidīt, paskatīsimies vienkārši caur sarkano stiklu, kas redz, ka jau lielas ir kūniņas baltās. Pacelsim šo uzmanīgi nost, tā es noteikti sabīsies. Redzam, ir lielas daudzas, ir dažas mazākas. Un šis te tumšais, kas tur ir iekšā, tas ir kaut kāds, nezinu, viņām tur speciāls, tā kā samalts tarakāns bija vai sienāzes, kaut kas tāds. To viņas ir savilkuši tiekšā, un to viņas baro šo te savus jauno paudzi. Paši viņas pārtiek no medus.